Līdz šim bija zināma skaidrība par valsts atbildības līmeņiem, mērķu sasniegšanā, uzdevumu veikšanā, taču pašreiz haotiskās un nepārdomātās teritoriālās reformas rezultātā sabiedrības apziņā ir visi jēdzieni nojaukti. Nevienam šajā valstī, ieskaitot Saeimas deputātus, vairs nav skaidrs, kur sāks un beidzas. Apdzīvota vieta, pagasts, aprinds, rajons, novads, apgabals, reģions un vēl kādos tikai citos vārdos nesaukās teritoriālās vienības. Un līdz ar to arī atbildība par to, kas kurā posmā mums ir jādara. Taču arī šeit patiesība ir gaužām vienkārši. Pirmais līmenis – apdzīvota vieta vai pagasta mērogs. Pirmskola, sākuma izglītība, interešu izglītība. Otrais līmenis – aprintis vai pašreiz vēl esošie rajoni. Tātad šajā līmenī profesionālā ievirs izglītība, vidējā izglītība, vispārējā profesionālā izglītība. Trešais līmenis – kultūrvēsturiskais novads vai reģions. Un tajā augstākā profesionālā izglītība. Izglītības zinātnes ministrija un tās vadība ir izsmēlas, manuprāt, savu darboties spēju jau tik tālu, ka 8. gada nogalē nāk klajā pilnīgi absurdu no loģikas atrautu paziņojumu. Katra pašvaldība, neatkarīgi no tās deputāta izglītības, intelektuālās pieredzes, tagad veidos savu izglītības attīstības stratēģiju. Sakiet, vai šādu stratēģiju drīkst veidot, nepārzinot izglītības sistēmas stāvokli kopumā? Izglītības attīstības stratēģijas izstrādāšana atbildība ir atbildība par sabiedrības izglītošanu, tā ir valsts funkcija. Pretējā gadījumā es uzskatu, ir nepieciešams likvidēt zinātnes ministriju. Šī brīža haosa sekmē fakts, ka pašvaldībām ir atstātas neierobežotas tiesības pie ļoti ierobežotiem finansu līdzekļiem. Taču kas būs turpmāk? Kas būs turpmāk? Vērojot valūtas fonda aizsegā veikto pretizglītības reformas gaitu, ir pamatots bailes, ka pašvaldībām drīzumā nebūs ne naudu, ne tiesību. Likvidējot pagastu laukos, likvidē skolas, likvidējot skolas, likvidē pašvaldības. Tādējādi valsts ir piešķīrusi pašvaldībām tādu kā grēkāžu lomu noziedzīgu lēmumu pieņemšanā pret latviešu tautu. Piespiežot cilvēkus. Tādā veidā piespiežot cilvēkus vēl masveidīgāk pamest laukus un Latviju. Es vēlos atgādināt, ka skola līdzās bibliotekai, kultūras namam, baznīcai veido nozīmīgu sabiedriskās dzīves centru, un, manuprāt, šie centri laukos ir jānotur.